Ieklausieties. Fonā šalts jūra. Un mēs esam salkrastos. Un šeit ir arhitekti un arhitekts dārzs. Izmantosim iespēju un apstīsimies dārzu. Edgars, mēs varam iepazīties. Ineta. Patīkami. Prieks, kad ir cilvēki, kas ne tikai sakopja un ierīko sev dārzu, tādu, kurš viņiem patīk, bet arī ielaiž dārzā cilvēkus ar kameru un parāda to visai mūsu tautai. Par to liels paldies par drosmi. Jau vien jums liels paldies. Un jums ir arī palīgs. Jā, mājas sargs. Jūs augiem iedodat savu formu, nevis to, kuru augi paši sev ir ģenētiski mantojuši. Nu, tā ir darīts, jā. Un jautājums bija, kur es to, kāpēc es to daru? Kāpēc, jā. Nu, pirmais bija ārzemju ceļojumos, ka es ieraudzīju kaut vai tās spirāli tūjas pie kaut kāda sabiedriska objekta. Es pat gāju klāt un skatījos, vai tas ir īsts, vai tas ir mākslīgs. Nu, tad es sapratu, tas ir īsts, un man likās, ka tas ir kaut kāds brīnumdarbs. Un nekad nedomāju, ka es to varēšu dabūt gatavu. Un tad manās rokās nonāca grāmatiņa, Kanādas izdevums, kur ir augu griešana. Un tad es paskatījos, ka tas ir gaužām vienkārši. Un tad es ņēmu šķēres, un īstenībā, nu, vēl ir cits stāsts, kā tie augi te visi ir radušies, bet tūjas lielākā daļa ir manis pašas audzētas. Baltezerā ir viss sākums. Tur es nopirku pirmās 10 tūjas par vienu, laikam, rubli vai latu gabalā, neatceros, bet lēti bija. Jā, un man liekas, ka tās ir tās, kas tur ir tagad no apakšas izcirtas. Tās ir mammas visām pārējām tūjām. Jo es pat eksperimentēju, jo es zināju, ka var no tūjām dzīvžogu audzēt un var arī no eglēm. Bet neviens man nepateica, kā ir labāk. Un tad es pati pamēģināju. Lūk, cilvēks gribēja saprast, kāds ir dzīvžogs labāk. Eglis vai tūjas, un ir eksperiments kādu 15 gadu garumā, jā? Vairāk? Nu, apmēram 15 varētu 15 gadus ir veikts eksperiments, un skatītāji, jūs jau varat gūt šī eksperimenta rezultātus. Kā ir labāk, egļi vai tūju dzīvžogi? Kāda starpība? Nu, starpība tā, kad griež eglis, tad ir jāuzvelk kaut kāds spectērps, jo tās skujas iet pa gaisu un rokas var saskrāpēt. Ar tūjas ir vieglāk kopt, un es dotu priekšroku tūjām, bet eglis man arī patīk tā. Nu, lūk, un tagad es jau pats šo kaut kur noskatījusi, kā tos spraudenīšus paņem zariņu, piemēram, šādi. Un tad ir svarīgi, lai viņam būtu šāda kātiņa nobeigums, un tad šitās lapiņas noplēšu, un to mēs liekam zemē. To dara pavasarī. Un tad viņas nākošā vasarā vai nu apsakņojās, vai nu neapsakņojās. Bet jūs viņus taisnībā spraudāt dobē uzreiz, vai lecekts? Dažādi. Lecekts nē. Es pat tik tālu biju, kad es liku, es kaut kur to biju dzirdējis, uz siltās grīdas, vedu uz Rīgu vansistabā, liku siltās grīdas, laistīju, smidzināju, un tad tas process notiek ātrāk. Bet tad man nebija tas ātrums svarīgs, un es pamēģināju arī vienkārši ielikt dobē, vienu pie otras. Un nākošu gadu paskatījos, viņas ir apsakņojušās. Nekāda papildus tur laistīšana vai agros Tas ir slēves, visu pasauli jau vada slinkums. Jo tu, lai mazāk būtu jādara, tu vienkārši izdomā tā, lai nebūtu jāpārstrādājās. Šitai nevajag stāvēt, šitai nebūs smuks. Es piesadzu. Tā ir vienīgā tūja, kas ir aizgājis bojā no visa. Procentuāli tas ir minimāli. Kas šitai noticis, aizdomā, ka kaut kādi apakšējie dzīvnieki nograuzuši saknītes. Varbūt. To roku tā ārā var apsīties. Skatītāji, tad no maza zariņa izauga super un tik audzlīgi šogad pasieties skatītāji jau pusmetrs. Tas ir jau, jā, un būs vēl noteikti. Tā kā... Turpina augt, un cik tad gadi viņām ir? Es tā skatos, stumbrs jau tāds 6 centimetri. Nu, varētu būt kaut kādi 6 gadi varētu būt. Jā, viņas man auga citā zemē, un tad, kad mums vajadzēja šeit to dzīvžogu, tad
mēs viņus pārstādījām jau šitik liels pagājušajā Skatītāji, viens triks, ko es jums varu pateikt, kā es bieži vien nosaku augu augstumu, un šoreiz ir nekļūdījos, ir pēc diametra, cik centimetri, cik gadi. Jo vidēji kokiem, kuri jūtās labi, tā arī ir. Arī lapu kokiem, skuju kokiem, vidēji 5 mm gadā viņš aug. Un uz abām pusēm kopā sanāk centimetrs. Un tad es vēl pamēģināju, kā ir ar spraudenīti un kā ir ar sēklu. Un šitas, kamēr iesakņojās, tikmēr tā sēkla jau ir uzdīgusi un ir kaut kādi 2 gadi, ka viņi sasniedz vienādu izmēru. Tikai ar spraudenīti es saņemu šo stādu, kādu es esmu izaudzējusi vai Baltezerā nopirkusi, bet no sēkliņas man ir visādi brīnumi, kur rezultāts ir akmens dārzā. Daudzi cīnās pret čiekuriem un tad grābi un nezinu, kur viņus likt. Viņus likti kompostējās, bet šis ir ārprātīgs veids, kā izmantot čiekurus. Jums ne tikai nav jāpērk mulču, jums ir super izturīga un ilgi spēlējoša mulču, kur pats labākais augiem patiešām laba ir. Viņa ilgtermiņā gan tūjām, gan kadiķiem, gan tām pašām eglēm veidot tieši tādu to augsnes mikroklimatu gan mitruma ziņā, gan barības vielām, kuras noārdoties čiekuriem veidojās. Ļoti labi. Tā arī tāda neslinko cilvēku mulču, vai ne? Nu, tas tā manā gaumē, jā. Tas ir relaks pēc darba palasīt čiekurus dārzā. Iziem lielu aplumu. Ja jums ir laiks, mums ir, tad ejam. Te ir ļoti dekoratīvs mežvītenis. Rudenī īpaši, vai ne? Jā. Un šitā eglīte arī ir pagājušajā gadā pārstādīta, un es viņu pārstādot pat jau gandrīz viņa bija norakstījusi, bet viņai laikam kaut kas patīk. Jūs droši vien. Ielikām viņu guļus, ķerrā un atvedām, izrakām kārtīgu bedri, un tad es katru vakaru nācu viņu laistīt. Un pat tā ir atslēga. Skatītāji, egli var pārstādīt. Eglē ir kompakta sakņu sistēma, un taisn, kā šeit, ja ir augs lielāks par mums, tad pa lielam skatās, ka tādus augus vairāk pārstādīt nevar. Bet komplektā sakņu sistēma, ņemot cik vien daudz varam, ķerra bija labs atslēgas vārds, jo panest mēs nevarētu tādu augu, ja mēs gribētu, lai viņš ieaugās. Un pēc tam, ja mēs viņu taisam tā pēc apcirstajām saknēm, turpinām laistīt un ja nodrošinām pietiekami daudz ūdeni, tad labs piemērs tam, ka tas var sanākt. Un vajag tikai mēģināt. Jā. Nu, un šitā eglē arī, neticēsiet, bet ir no sēkliņas, no čiekura. Pašu stādīt, pašu sēta. Jā. Jā. Nu, tad jūs jau sen nodarbojaties dārzkopības eksperimentiem. Nu, tās egļu sēšana vēl jo, pēc manas metodes 18 gadi. Tā varētu būt, jā, 25 mēs esam šeit precīzi, tā varētu būt. Metode nav slikta, vai ne? Nav slikta, jā. Otrais šāviens un mērķi. Jā. Priedes nav manis stādītas, bet reku ir jaunās, tās ir manējās. Tās arī parastās priedes. Tās ir priedes parastās, te pat dārza atrastas, bija žēl mest ārā un iestādīja. Bet... Skatītāji, es uzreiz atkal jūs uzslavēšu, ja drīkst. Tas ir tas princips, kad nevajag noniecināt to, kas mums aug pašiem. Jo parastā mūsu pašu priede, atvainojiet visi pavairotāji, reto priežu pavairotāji, mūsu pašu skaistā priede ar oranžo posmu, kurš mums ir tāds, kāds nav nevienai citai priedei, ar skuju krāsu un galvenais ar to, ka viņa pie mums patiešām labi aug, ir tā vērta, lai mēs viņu stādītu arī savos dārzos. Un īpaši tādās mežonīgajās daļās. Šitā ir vēl viena eglīte no sēklas, bet šito mēs tagad plānojam, kādā veidā viņi varētu noīsināt no augšas, jo drusku tā kā pa lielu. Šo eglīti var noīsināt pa kādiem 2 metriem, nekaitējot nopietni kokam. Jā. Un arī zārus var noīsināt, bet tas ir tāds... To jūs pēc tam manam vīram pastāstīsiet. Viņš visu laiku domā, kā uzmest to cilpu, kā tur kāpt, kā tur zāģēt un kā viņu dabūt lejā. Eglē ir labā lieta, viņa tā kā trepes. Vajag tikai... Kāpt pa viņu, jā. Jā, kāpt pa viņu. Bet, nu jā, vajag drusīt viņu piesieties klāt, lai... Nu, te atkal mēs redzam tūju dzīvžogu, kas ir no bērniņiem. Un te var redzēt apmēram 3-gadīgus no spraudenīšiem. Tās ir tās olu formas tūjas. Gatavi stādiņi diezgan daudz. Un gandrīz tik, cik ieliku spraudenīšus, visi apsakņojās. Bez lecektīm? Nu, bez stimulātoriem? Bez viena ķīmīte nav. Tāpēc jau gurķi neaug. Viņi nedabū ķīmiju, nedabū kūtsmēslus. Viņi nabadzīgi. Bet tūjas aug? Tūjas aug, jā. Tūjas aug. Es redzu problēmu.
Tūjas turpina augt, jums ir instinkts, ka viņus vajag pavairot. Kur tālāk būs perimetrs sastādīts? Nē, vairs nav, tas viss ir nostipēts. Noiet, jādāvina. Tas Visi ir draugi atdāvināts jau ļoti daudz. Radi draugi arī būs apstādīti? Jā. Jā. Forši dāvana, man patiktu. Jā. Pašaudzēts augs uzdāvināt. Apgādā. Jā, un tad par dzīvžogiem droši vien, to jums arī citi stāstījuši, kad ir, manuprāt, ir pareizi atkāpties no kaimiņu robežas, tad to dzīvžogu var labi kopt. Un tas, kas notiek skatītāji no šīs puses, ja dzīvžogs ir parasti iestādīts tā kā 90 un vairāk procentiem cilvēku ir piestādot viņu te klāt, tad šeit aug zari un šis cilvēks nevar saprast, vai viņš drīkst griezt, jo tie nav viņa augi. Šis cilvēks nevar saprast, kā es varu nogriezt, tad jāiet pie kaimiņa. Un ir tāds bardeks, kurš 10-20 gadu laikā rezultējās ar nekoptu šķidru dzīvžogu. Tāpēc šādi patiešām. Un ja pēkšņi parādās liels suns vai stirnas un tā, tad viņas nevar aizsniegt, turpat galvu izbāžot cauri un suns skrien vai ne. Bet tas ir arī sunim skrejamceļš, jo kaimiņos ir liels suns, un tad viņiem šeit notiek fiskultūras nodarbības. Divi vienā? Jā. Skatītāji, ja jūs gribat interesantu dzīvi, varbūt jums jākļūst par dārznieku vai vismaz par dārza īpašnieku, lai jūs varētu katru dienu kaut ko jaunu piedzīvot, radīt, veidot, griezt, mēģināt, eksperimentēt. Jā. Palika dzīve interesantāk, kopš jums ir dārzs. Nu, īstenībā tā lieta. Dārzs, tā ir mana arhitektūra, jā. Vai ne? Tas, ko nevar realizēt arhitektūrā, dārzā ir daudz vairāk tādas lietas, ko arhitektūra nepiedāvā. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir mans, es pati zinu, ko es gribu. Un es pati zinu, ko es no sevis varu dabūt ārā, cik es varu dabūt gatavu. Bet paliek pārsteiguma efekts vienmēr. Pārsteiguma efekts pēc katras ziemas ir, kad ir vairāk sniega un es neesmu notīrījis, tad kāds zars noliecās, nolūs, viņam uzreiz cita forma. Jā, nosalst, kaut kā visu dārs paliek savādāks. Šitie ir brīnumiņi, kas izauga no sēkliņām, un tāpēc viņi tādi dīvainīši, un es arī viņus griežot, tad skatos, kā viņi paši veidojās. Šitie ir ideāls komplekts tā, ne? Jā, tas iet uz frizētavu, šitas man jāgriež. Tas jums jāgriež. Jā. Tad šitie ir bērniņi. Šitie visi ir bērniņi, un par šito ir interesants stāsts. Pirms nedēļas tā bija liela bumba, kur te bija pāri apaļi, un šeit bija kaut kā no smaguma tie zari izliekušies. Un tad es paskatījos, kas tur apakšā ir, tur smuki kātiņi. Es vienkārši tā nežēlīgi nogriezu ļoti daudz nost, un tā ir pilnīgi cita forma. Jo bija līdzīgs kaut kas tā kā tur, vai ne? Jā, tā starp citu, tā ir mamma tiem 60 mazulīšiem, kuri ir apaļi, viņi bija četrkantīgi tādi apaļi palika, jo viņi jo es viņus pārstāju griezt. Starp viņiem bija kaut kur šitāda atstarpīte, un tad viņš tādu veidoja rūtotu laukumu simetrisku. Atkal tas jūt, ka nevis tāda tradicionāla dārzkopība, bet te ir arhitekta pieejams. Ka mums ir saplānota teritorija, konsekventi. Jā, vispirms nāca teritorija, pēc tam nāca, ko tur stādīt, un tad nāca, kā to stādīt, kā tikt pie tiem stādiem, jo, lai visu šito nopirktu, tur būtu atkal ļoti daudz jāstrādā. Bet vieglāk ir iesēt sēkliņu, paņemt spraudenīti un priecāties par to, kā tas izaug. Vai jums nav 96 gadi, protams, jo tad... Nekād nevar zināt, kā būs tad. Par šo es vēl varu pastāstīt, šīs divas īvītes te nebija ieplānotas, man bija tāda doma, te ir akmeņi. Jā, vispār tāda kompozīcija, tas tāds spēcīgs dizains. Kompozīcija, jā, bet dizains sākumā bija ar domu, ka tur būs ūdens, te būs akmeņi. Nu, es stāstu par to, kā bija doma. Un šeit speciāli taisīju šos rāmīšus, šeit būs smiltis. Un tad es tā domāju, ka es ar tādu mazu grābeklīti šeit veidošu kaut kādus musturiņus, tā kā Japāņu dārzā, tādā kvadrātiņā tur būs super mazais Japāņu dārziņš. Jā, mazi akmentiņi. Tad dzīvokļi, kaķi kastītes izmēra Japāņu dārziņš. Jā. Tur un tur simetrija pret māju, pret to kamīnu. Un tad pirmā vasarā es sapratu, ka tās kastītes esmu uztaisījis priekš kaimiņu kaķiem. Skaidrs. Un tad es mainīju koncepciju un nomainīju balto smiltiņu pret melnzemi. Un tā tās divas īvītes, kas ir bērni savukārt tā īvei. Bet labāk? Droši vien, ka jā. Telpiski tā un tas zaļais un pie tā ūdens un tāds un akmeņiem. Lūk, arī skaņa dārzā. Jā. Strūklaka, tas ir sarežģīti, jo reti kuram latvietim dārzā ir strūklaka.
Nu šeit ir pievadīta tikai elektrība. Ūdeni mēs ar šļūteni vai spanīti ielējam, viņš pats cirkulē. Dzīves stils, ka viņam pienāk tas brīdis, jūs teicāt, mammai bija dārs. Maziņš dārziņš, 600 kvadrātmetri, jā. Un tādā brīdī tā dārzkopība nelikās pārāk saistoša? Nē. Mamma ravēja jūs? Sauļojos. Tur, lai mamma var izstiepties kā grib. Kurā brīdī tas lūziens notiek? Te var tādu brīdi nosaukt, es domāju, tās ir iekšējās sajūtas. Jaunais cilvēks ir kļuvis par zemes īpašnieku, pēkšņi, nejauši. Instinkts viņa piespiedz nopirkt zemi vai mantot, ja? Jā, un tad viņš uz tās zemes atrodoties saprot, ka tas nav tikai aizbraukt un... Apēst ķiršus. Jā. Bērni palīdz tagad? Bērns ir viens vai vairāk? Divas meitas, palīdz nosacīti, jo mēs nedzīvojam kopā, bet viņas nav tā kā sauļošanos. Bet kādreiz nopļauju vai tā, bet man tas dārs, kā viņš saka, ir tik sarežģīts, ka īsti tā no malas ienākot, īsti nezinu, ko palīdzēt. Cik jums tagad vajag kopšanai nedēļā stundas, teiksim? Pat cik es strādāju un katru vakaru es varu kādu pusstundiņu vai stundiņu ziedot, tad es varu sestdien, svētdien neko nedarīt. Ir griežamie instrumenti. Skatos, šīs ir knājiebles ar laktiņu skatītāji. Ja mēs zinām, ka šķēres iedalās divos veidos, šeit saimniecei Inetē ir divas šķēres ar laktiņu. Tās ir, ja mēs griežam tur rozes un tā tālāk, principā nav labi zariem tādiem kā augļkokiem griezt ar laktiņu. Ja? Vajadzētu vēl vienu šķēres vīram paprasīt, lai lēnām iegriež. Tās melnās nav tādas? Reku melnās ir. Es jau jūtu, ka Jānis Abas. Jānis Abas nokritizē, saka, Eilants visiem piesienās par visu, arī ja nav ko piesēdies. Šoreiz nebija par ko piesēdies. Mums ir asmens garām asmenim, tas ir labi augiem, griezt dzīviem augiem, tādiem kā ābelēm un plūmiem un tā tālāk. Laktiņu arī var griezt, bet tas vairāk ir, ja mēs griežam rozes, krūmus, tad mēs saspiežam kambiju, jā, un tā tālāk. Vai arī sasmalcināt zarus, jo tā, ka viņi uz zemes ir. Mēs aiziesim egļu dzīvžogam, kur jūs netiekat klāt. Pamēģināsim izmantot manu 2,5 metru augumu. Tas ir izstiepjot rokas. Un jūs pati griežat ar super instrumentu un nerādīsim, viņš ir smukā krāsā. 3 stundas darbojās akumulators, jā, es tā jūtu. Apmēram, jā. Jūs ar to daudz apgriežat, jums ir lielāks. Jums nav parastās dzīvžogu šķēres un tādas klak. Ir neatnesu, kādas 4. Kādas 4 ir. Skatītāji, lūk, bet es saprotu, pārsvarā viss tiek apgriezts ar vienu kilogramīgu instrumentu bez vada. Ejam pie tā smukā bumbuļa. Bet ar to bumbuli ir arī interesanti. Viņš nedod daudz zinumus uz āru, viņš pats tāds aug. Viņam faktiski kaut kādu 1 centimetriņu. Tas ir arī no sēkliņas, tas ir pats izveidojies tāds. Reku ir negriezts, viņi ir līdzīgi. Redziet, viņš pats veido apaļu formu. Un šito te vajadzētu apgriezt, un tad būtu tāds pats efekts, kā tur. No tās lielās resnās mammas. Pie mums ar tiem bukšiem ir tā, ka viņi apdeg un viņi kādam smird, bet tieši šis efekts jums ir izdevies no lodveida tūjas izveidot formu, kas parasti Rietuma Eiropā, Vācijā, Anglijā, Francijā un tā tālāk, ir buksis. Buksis bumbā, skatītāji, ir gandrīz katra sevi cienoša dārznieka dārzā Eiropā. Tāda bumba tik perfekta, kā jums nevienam citam Latvijā nav redzēta vēl. Skatītāji, mēģiniet pārspēt. Lūk, ir negriezta. Jums vajag lodveida tūju. Šī tāpat ir griezta, es domāju, pagājuši šogad nav griezta vienkārši, vai ne? Jā. Tad jums viņu vajag griezt 1 reizi vismaz gadā, labāk 2 reizes gadā, un jums būs ideāli vienkārši. Šī ir šobrīd numur 1 Latvijā no lodveida tūjām, kura vēl ir pieciepta, tāpēc viņi ir vienkārši super apaļa un pārspēj pat bukšus. Pa lielam minūte 20. Nākamais. Šitais armijā varētu iet, man tā liekas. Pusotra minūte, 2 minūtes, perfekts griezums, €20, kopā sanāk €60 stundā. Laiks frizēta var atvērt. Jā. Un skatītāji, katram otrajam no jums, jūs divā sēžat 2,
visdrīzāk vienā no jums arī padosies sajust formu un griezt lodi ar vienu no sarežģītākām formām. Neskatoties to, gandrīz katram otriem 50% no mums sanāk. Griezt formas vajag tikai patrenēties. Skatītāji, ar egļu dzīvžogu viņš ir tikpat labs kā angļiem viņu īvju dzīvžogi, jeb mums mūsu tūju dzīvžogi, tikai viena nelaime. Eglis ļoti ātri, viņas grib būt tomēr tos 20 vai 30 metrus izaugt. Katra egla grib būt tik liela. Un tas, ko viņi dara, viņi katru gadu aug mieturī un vismaz pusmetru, pat 60-70 cm gadā. Jūs 3 gadus negriežat dzīvžogu, sanāk kā šeit. Jums ir, te izskatās īstenībā, ka tie ir tikai 2 gadi, bet jau ir vairāk nekā metru izaugumi virs vēlamās formas. Iesim, nogriezīsim. Galotnes mēs griežam vislabāk ar garām šķērēm, jo tie ir tikai uz vienu koku 2-3 griezumi. Un pēc tam visus pārējos, ja tad jau ņemam vai nu dzīvžogu šķēres vai elektriskās šķēres, dzīvžogu elektriskās šķēres. Bet pašu galu elektriskajā dzīvžogu šķērēs viņš parasti neiet iekšā. Trepes labāk kāds pietur, šī gadījumā neviens nepietur. Un dzīvžogu vienmēr griežam drusītiņu augstāk par iepriekšējo vietu, kur mums ir griezts saks, galotnes izmetam ārā. Cak. Un mums ir 3 gadus nav griezta galotne šeit. Arī šīm šķērēm ir netik viegli iekampties. Hop. Galotne nost. Hop. Mēs paņēmu drusku pārējos arī vēl uzreiz. Principā tos varētu griezt arī ar dzīvžogu šķērēm. Hop. Hop. Šī punkta ir izaudzis šovasar. Tas šobrīd ir jūlijas. Jūlija beigas, tad tas ir maijs, jūnijas. 2,5 mēnešos 70 cm. Pagājuši gadu no šejienes, tas ir aizpagājuši gadu. Tad mēs 3 gadus nogriežam nost. Ja saimnieki teikt, ka viņi pagājuši gadu jau bija nogriezuši galotnes, mēs neticētu. Nebija. Latvijas ciprese, egle parastā. Tad skatītāji augšu, lai mēs nogrieztu līmenī, ļoti labi izmantot taisnas lietas, piemēram, šķēru kāds. Un tad mums ir fonā ēka, kaut kur, kaut vai kaimiņa, jums vai kas, mēs pastamies augstumu. Horizontāli ir, nobraucam lejā un redzam, kurā vietā mums jāgriež. Un tad caks, nost. Vienu punktu iegriežam, pārējos griežam jau pēc tā, vairāk nemērot. Eglei tāda lieta, viņa būtu perfekts dzīvžogu materiāls, tāds pats kā īva, bet viņai viena nelaime. Mēs varam iegriezt 3 gadus apakaļ, kādreiz varbūt 4 gadus apakaļ. Bet ja mums ir 5 gadi apakaļ, tur vairāk nav skuju. Un tur vairāk skujas arī nekad nebūs. Pēc mums egļu dzīvžogs ir jāgriež regulāri. Nu, vismaz vienreiz 3 gados. Arī tad, ja mēs griezīsim vienreiz 3 gados, viņš diezgan ātri paliks arvien resnāks un resnāks. Man patīk tā ielausties svešu cilvēku dārzos un apmierināt savus instinktus. Un tālāk ir tāds profesionāls gājiens dārzniekiem ar šķērēm. Nolikt labi instrumentu. Bet tad mums nav tas, kur var iešstepselēt. Tad mēs pārbaudām rokas abas klāt. Ja mums ir forma. Kas tā šķērst atstājis? Sāniņš apmēram ir. Mēs jau tad ātri varam augšu noiet ar elektrisko. Nu, nevajag. Nu, lai ir taisni. Un reizēm no defekta, no egļu dzīvžoga, kurš nav vēlams. Ineta, piemēram, ir cilvēks, kurš atradis risinājumu un uztaisīs vēl 2-3 gadi perfektu, tādu modernu piesitienu Latvijas parastajai eglei, kur būs pacelti
1,50 m, 1,60 m augsts pliki stumbri. Tad būs metriņš, kā tāds šķērslis, klucīts, pacelt dzīvžoks, kurš iedos citu dimensiju dārzam, citus sajūtas. Varbūt netiks izrautas eglītes beigās ārā. Ineta, liels paldies, ka ļāvāt ne tikai apskatīties, bet arī pagriezt. Jā, tas bija vērtīgi. Brauciet biežāk. Labi, ķirši ļoti garšīgi, dārs ļoti skaists. Un lai veicas tālāk, lai neapnīk. Paldies. Lai ar gadiem vairojās prieks, ko mēs gūstam no dārzkopības kā tādas. Paldies. Skatītāji, jums arī ņemiet šķēris, iet griezt. Diena sākusies, sestdiena diena, kad mēs strādājam dārzā.